Nākam, apsēžamies kādā mums ērtā pozā. Iztaisnojam mūsu mugurkaulu. Varam palikt kādu spilventiņu vai pledu zem mūsu gurniņiem. Varam mierīgi noklusināt gaismas. Jums jau viņas noklusinātas. Nolaižam plecus uz leju, taisam dziļu, mierīgu ieelpu un ar izelpu aizveram ciet acis. Elpojam šeit dziļi un mierīgi. Ļaujam sazemēties, savienoties ar savu ķermeni. Un ar nākošo ieelpu saliekam plaukstas pie krūšu kurvja sirds centra, anahata čakras. Sajūtam siltumu no plaukstām. Sajūtam mieru savā ķermenī. Un mentāli domās palūdzam visiem spēkiem, radītājam, zemes mātei spēku, izturību, lokanību, mieru un stabilitāti. Priekš šī vakara Iņa jogas prakses. Mēs šajā vakarā noturēsim katru pozu 3 līdz 4 minūtes, atļaujot atslābināties un tādējādi izstiept mūsu ķermeņa muskuļus. Ar nākošo ieelpu mēs kopā teiksim 3 om. Dziļa, dziļa rāma ieelpa. Ar nākošo ieelpu sabarzējam plaukstas tā, lai izjūtam enerģiju starp tām. Un siltās plaukstas uzliekam sev uz acīm. Lēnām ar smaidu varam atvērt acis un atbrīvot mūsu plaukstas uz celīšiem. Iztaisnojam muguriņu, atbrīvojam plecus uz leju. Lēnām aizveram ciet acis, taisam dziļu ieelpu un ar izelpu nolaižam mūsu zodiņu uz leju. Paturam galvu uz leju, atļaujam viņai krist uz leju un pārstiepjam mūsu kakla muskuļus. Lēnām ar ieelpu nākam uz centru un laižam mūsu galvu uz augšu. Sajūtam, kā pastiepjas mūsu spranda un mūsu kakls. Lēnām un pavisam maigi liekam galvu uz centru un ar izelpu laižam zodu tuvāk pie krūšu kurvja un paturam mūsu galvu šeit. Acis turpinam aizvērt. Viss fokus ir vērsts uz mūsu ķermeni. Ar ieelpu lēnām ceļam zodu uz augšu un atliecam galvu atpakaļ.
Jūtam, kā stiepjas. Visa mūsu uzmanība ir tikai iekšā uz mūsu muskuļiem un uz mūsu saitēm. Lēnām ar izelpu zodiņu laižam uz leju. Un ar ieelpu nākam atpakaļ uz centru. Taisam dziļu ieelpu, ceļam rokas uz augšu, pastiepjam rokas uz augšu. Ar izelpu atliecam rokas aiz ausīm, ieliecam mūsu augšrokas uz iekšu, pastiepjamies šeit. Ar izelpu labā roka mums nāk uz zemes, kreisā pāri galvai, pastiepjamies šeit. Varam aizvērt acis. Mēģinam abus sēžu svaigus likt uz zemes. Varam turēt acis aizvērtas. Un mēģināt stiepties ar roku tālāk un tālāk. Sajūtam, kā pastiepjas mūsu ribiņas. Kā izstiepjas viss mūsu ķermenis. Lēnām ar izelpu, ja varam, laižam mūsu labo elkoni uz zemes. Turpinam stiepties šeit. Galvas kakls ir pilnībā atslābināts, nemēģinam skatīties uz augšu, bet galva mums ir muguras līmenī. Lēnām nolaižam viņu, lai mums būtu sprandai ērti. Nemēģinam šeit forsēt. Viss fokus ir uz mūsu gurniem, lai viņi mums sēž uz zemes. Dziļa ieelpa, spiežam labo plaukstu paklājiņā, ceļam labo elkoni uz augšu un nākam ar abām rokām uz augšu. Pastiepjam sevi uz augšu, ar izelpu rokas nāk aiz ausīm. Dziļa ieelpa, ar izelpu kreisā roka nāk uz labā elkoņa. Labā roka nāk aiz muguras un pastiepjamies šeit. Atļaujam mūsu mugurkaulam iestiepties. Atceramies otrdienas nodarbību, kurā mums bija griezieni. Taisam dziļu ieelpu, ar izelpu pagriežam sevi vēl dziļāk no vidukļa, nevis ar galvu. Galva var turpināt skatīties uz sānu. Un dziļa rāma ieelpa, un ar izelpu no vēdera iegriežam sevi vēl dziļāk. Ar kreiso roku satveram labo ceļgalu un pastiepjam sevi ar kreiso roku dziļāk. Elpojam dziļi un mierīgi. Dziļa rāma ieelpa, skats uz centru. Izelpojam visu ārā, ar ieelpu vēl vienu reizi ceļam rokas uz augšu. Ar izelpu rociņas mums nāk aiz austiņām. Dziļa ieelpa šeit, un ar izelpu šoreiz kreisā plauksta nāk uz paklājiņa. Labā roka pāri galvai, paspiežam mūsu labo sēžu svaigu uz zemes. Neceļam galvu uz augšu. Galva skatās uz centru, aizveram ciet acis, ļaujamies šeit sev pastiepties dziļi un mierīgi. Fokusējamies uz mūsu sēžu svaigiem, taisam dziļu ieelpu un, ja varam iet dziļāk, tad lēnām nolaižam kreiso elkoni uz zemes un turpinam sevi stiept. Jūtam, kā pastiepjamies daudz dziļāk. Nofiksējam savus sēžu svaigus. Tad, kad viņi abi ir apsēdināti uz zemes vienādi, tad mēģinam lēnām ceļgalu spiesti tuvāk klāt pie zemes un ar labo roku stiepties uz priekšu un nesajūtam, ka kakls mums ir pilnībā atslābināts, pilnīgi brīvs. Ar dziļu ieelpu nākam uz augšu, ceļam abas rokas uz augšu, pastiepjamies uz augšu. Ar izelpu labā roka nāk uz kreisā ceļgala.
kreisā roka nāk aiz muguras, taisam dziļu ieelpu, ar izelpu iegriežam sevi uz kreiso pusi. Galva var skatīties uz sānu, lai mums nav spiediens uz kaklu. Dziļa, dziļa ieelpa. Un ar izelpu no vēdera griežam sevi dziļāk. Labais plec iet uz priekšu, kreisais iet atpakaļ un pārstiepjamies šeit. Ļaujam izkustēties mūsu mugurkaulam. Dziļa, dziļa ieelpa un dziļa, mierīga izelpa. Ar ieelpu lēnām nākam uz centru, ar izelpu atslābinam mūsu rokas gar sāniem. Paņemam mūsu spilvenus, saliekam spilvenus sev priekšā. Varam salikt vienu virs otra, tā lai mums būtu ērti. Ar ieelpu ceļam rokas uz augšu, pārstiepjam sevi uz augšu. Ar izelpu mēs ejam uz priekšu, nofiksējam pirkstu galiņus uz paklaiņa. Ar ieelpu krūšu kurvis iet uz priekšu, ar izelpu gurniņus pastiepjam uz leju, krūšu kurvi uz priekšu. Ar izelpu ar pirkstu galiņiem ejam uz priekšu un lēnām atbrīvojam mūsu pieri uz mūsu spilveniem. Atbrīvojamies šeit. Atbrīvojam mūsu rokas. Gurniņi turpina spiesti paklaiņā. Elpojam šeit dziļi un mierīgi. Ļaujamies pārstiepties mūsu mugurkaulam. Atslābina mūsu muguru. Atslābina mūsu gurnus. Rokas ir pilnīgi brīvas. Ja pieri ir grūti noturēt uz centra, varam nolikt galvu uz vienu sānu vai uz otru. Un ļaut izstiepties mūsu jostas daļai. Taisam dziļu, mierīgu ieelpu un dziļu, lēnu izelpu. Dziļa, dziļa, mierīga ieelpa un dziļa, dziļa, mierīga izelpa. Dziļa, rāma ieelpa un dziļa, lēna, plūstoša izelpa. Ar nākošo ieelpu ceļam lēnām galvu uz augšu, ar rociņām nākam tuvāk sev klāt, noliekam mūsu spilvenus uz sāniņa. Ar izelpu izpurinam mūsu kājiņas, atbrīvojam mūsu kājiņas. Ar ieelpu saliekam labo kāju, ieliecam ceļgalā un kreiso kāju ieliecam ceļgalā. Nākam taureņa pozā. Ar abām rokām satveram mūsu pirkstus no ārējām malām. Varam ar mūsu iegurni pieiet klāt tuvāk pie mūsu papēžiem. Ar ieelpu mēs iztaisnojam muguru. Un ar izelpu mēs lēnām sākam kustināt mūsu celīšus uz augšu, uz leju. Tauriņa poza ir viena no šīm pozām, kas atver mums iegurni. Atļauj mums viņu apasiņot. Un tātad šo pozu mēs varam taisīt gan tad, kad mums ir cikla dienas sākums, gan tad, kad mēs esam stāvoklī. Un šī poza apasiņo iegurni. Tad sievietēm viņa ir ļoti laba, ja ir mēnešreižu sāpes,
vai kādas ginekoloģiskās problēmas, vīriešiem pret prostatu. Un, ja ir urīnceļa problēmas, tad šī ir tā asana, kas ļoti palīdz regulēt un sabalansē mūsu urīnceļus. Ar nākošo ieelpu mēs nomierinam mūsu celīšus, paņemam mūsu spilvenus, atkal noliekam viņus priekšā. Pirkstu galiņi šoreiz mums nāk uz paklājiņa, iztaisnojam mūsu mugurkaulu krūšu kurvi uz priekšu un ar izelpu mēs ejam uz priekšu un atkal atbrīvojam mūsu pieri uz mūsu spilveniem un elpojam šeit dziļi un mierīgi. Dziļas, mierīgas ieelpas un dziļas, mierīgas izelpas. Mēs šeit varam pilnībā atslābināt mūsu rokas, bet ja mums ir paklājiņš un mēs gribam pastiepties vēl dziļāk, mēs varam ieķerties ar rokām paklājiņa ārējās malās, pievilkt sevi uz priekšu, ar izelpu nolaist mūsu celīšus uz leju, elkonīšus paspiest uz ārpusi un laist mūsu galvu uz leju un iestiept mūsu iegurni vēl dziļāk. Elpojam šeit dziļi un mierīgi. Šī poza jau ir tāda izaicinošāka, mēs varam daudz dziļāk mūsu iegurni. Un tajā brīdī, kad jums paliek grūti, taisam dziļu ieelpu. Un ar izelpu mēs izelpojam caur to vietu, kura mums ir savilkta, kura mums neļauj pastiepties dziļāk. Un taisam izelpu caur šo vietu. Taisam dziļu ieelpu un ar izelpu visa mūsu uzmanība ir vērsta uz šo vietu. Un starp šo apvidu mēs izelpojam visu ārā un atļaujam aiziet prom šim stīvumam, šīm savilkošām sāpēm, šai nērtajai situācijai. Un mēs mierīgi un dziļi elpojam šeit. Taisam dziļu ieelpu, ceļam galviņu uz augšu, lēnām pievelkam rokas sev klāt, atkal atliekam mūsu spilvenus uz vienu sāniņu. Ar ieelpu abas mūsu plaukstas nāk zem celīšiem, lēnām ceļam ceļgalus uz augšu, saliekam viņus abus kopā. Apķeram mūsu celīšus, paliekam mirkli šeit, nolaižam mūsu galvu uz leju. Dziļa, mierīga ieelpa, mierīga izelpa. Sajūtam mieru un harmoniju savā ķermenī. Sajūtam stabilitāti un mīlestību pret sevīm. Elpojam dziļi un mierīgi. Ar nākošo ieelpu lēnām ceļam galvu uz augšu. Acis var būt aizvērtas un mēs atraujam vienu pēdu no zemes un lēnām otru pēdu no zemes. Turam sev balansu. Ja vēlamies, varam aizvērt ciet acis, mugure ir maigi nopaļota. Un sajūtam spēku, gravitāciju un stabilitāti savā ķermenī. Sajūtam zemes elementu savā ķermenī, kas ir atbildīgs par jūsu sazemētību, mieru, stabilitāti
un veselību. Lēnām ar ieelpu, ja acis bija aizvērtas, vēram viņas vaļā, sakrustojam mūsu kājas, nolaižam pēdas uz leju, nolaižam plaukstus uz leju un nākam galda pozīcijā. Taisīsim govs un kaķu pozu. Ar ieelpu lēnām krūšu kurvis iet uz priekšu, gurniņi nāk uz augšu. Izstiepjam sevi govs pozā. Ar izelpu no gurniņiem astes kaulu lēnām rulējam uz iekšu, nabiņu velkam uz augšu, krūšu kurvi ceļam uz augšu. Un paliekam kaķa pozā. Rāma, mierīga ieelpa no gurniņiem, rulējam gurniņus uz augšu, ceļam krūšu kurvi uz priekšu un uz augšu, atliecam galvu. Paliekam mirkli šeit, acis turam aizvērtas. Skanējam savu ķermeni, savas iekšējās sajūtas, sajūtam, kā plaukstas spiež zemē, kā mums ir atvērti pirksti un katrs pirksts strādā šajā pozā. Taisam dziļu mierīgu ieelpu, ar izelpu rulējam mūsu iegurni uz iekšu, astes kaulu ievelkam, nabiņu ievelkam, nopaļojam muguriņu, paliekam šeit. Elpojam dziļi un mierīgi, nepazaudējam mūsu vēderu. Ar ieelpu lēnām nākam atpakaļ uz centru. Aktivizējam mūsu kāju pirkstus, lēnām ceļam celīšus uz augšu, celīši paliek ieliekti un ceļamies šeit, sunī ar skatu uz leju, bet netaisnojam mūsu celīšus, ceļgali paliek ieliekti, izstiepjam mugurkaulu šeit, papēži mums ir atrauti no zemes. Paliekam mirkli šeit, elpojam dziļi un mierīgi, un lēnām ar ieelpu taisnojam labo kāju, kreisā paliek ieliekta, mēģinam pielikt labo papēdi pie zemes, dziļa ieelpa, lēnām ieliecam labo ceļgalu un iztaisnojam kreiso ceļgalu. Mēģinam pielikt kreiso papēdi pie zemes. Abas rokas mums spiež vienādā spēkā uz zemes un lēnām ieliecam kreiso ceļgalu un iztaisnojam labo. Lēnām mainam atkal mūsu kājas, labais celis ieliekts, kreisais taisns. Ar nākošo ieelpu iztaisnojam lēnām abus mūsu celīšus un pārstiepjam sevi šeit, sunī ar skatu uz leju. Izstiepjam mūsu rokas garākas, sajūtam spēku mūsu plaukstās, mūsu galvenais balansa punkts ir mūsu plaukstās. Viss mūsu spēka centrs ir plaukstās, lēnām mēģinam iztaisnot celīšus un stiepjam mūsu gurniņus uz augšu un atpakaļ, uz augšu un uz aizmuguri. Stiepjam viņus uz augšu, uz griestiem un uz sienas pusi. Izstiepjam sevi. Ar nākošo ieelpu skats mums nāk uz priekšu. Ar izelpu labā kāja mums ieliecas ceļgalā un nāk baloža pozā. Kreisā kāja iztaisnojas taisna. Ieelpa skats uz augšu, krūšu kurvis uz priekšu. Paliekam šeit 1.
Varam galvu necelt uz augšu, galva var palikt uz centru, bet krūšu kurvi liecam uz priekšu. Dziļa izelpa, aktivizējam kreisos kājas pirkstus, plaukstas spiežam paklājiņā, ceļam kreiso ceļgalu uz augšu un labā kāja mums nāk atpakaļ sunī ar skatu uz leju. Ielpa, saliekam abas pēdas kopā. Taisam dziļu mierīgu ielpu. Un ar izelpu kreisais ceļgals mums nāk baloža pozā. Kreisais ceļgals pie kreisās rokas, kreisais papēdis pie labā augšstilba. Atkal plaukstiņas mums spiež paklājiņā, krūšu kurvis iet uz priekšu, labā kāja aktīva. Vēram vaļā savu ieguru. Skats uz centru, acis varbūt aizvērtas, skanējam visu savu ķermeni. Taisam dziļu ielpu, aktivizējam labās kājas pirkstus, atceļam labo ceļgalu no zemes, spiežam plaukstas paklājiņā un laižam mūsu kreiso kāju atpakaļ sunī ar skatu uz leju. Dziļa ielpa, saliekam pēdas kopā, papēdīši kopā, izelpojam. Un ar nākošo ielpu vēl vienu reizi labais ceļgals nāk pie labās plaukstas. Kreisā kāja taisna. Šoreiz ar pirkstiņiem taisam cup shape, jeb šo pirkstu galiņi nāk paklājiņā un pastiepjam sevi vēl uz augšu. Krūšu kurvis mums nāk uz priekšu, ja varam pleciņus atrulējam atpakaļ. Neliecam galvu atpakaļ, galva skatās uz centru, acis varbūt maigi aizvērtas. Elpojam dziļi un mierīgi šeit. Dziļa, mierīga ielpa un dziļa, rāma izelpa. Pirkstu galiņi ir paklājiņā. Taisam dziļu ielpu, ar izelpu plaukstas nāk uz paklājiņa, aktivizējam mūsu kreisās kājas pirkstus, atceļam kreiso ceļgalu uz augšu un laižam labo kāju atpakaļ sunī ar skatu uz leju. Ielpa, saliekam vēlreiz pēdas kopā. Ar izelpu paspiežam sevi dziļāk klāt kalna pozā. Ar ielpu ieliecam labo ceļgalu un nākam baloža pozā. Nolaižam labo kāju uz leju. Dziļa ielpa. Pirkstu galiņi nāk paklājiņā, krūšu kurvis uz priekšu un uz augšu. Paliekam šeit, klasiskā baloža poza. Un elpojam dziļi un mierīgi. Yin joga mums nāk no hatas jogas. Viņu izveidoja Ķīnā. Indiešu treneris, jo Ķīnā mums ir yin un yang, jeb šī vīrišķā un sievišķā. Un yin ir sievišķā enerģija, kas ir ļoti lēna un dziļa. Tātad hatha ir hat, kas ir saule, un ha, kas ir mēnesis. Ja mēs teiktu sanskriptā, tad šī būtu tha joga, jo viņa ir lēna un mierīga, bet visi elementi mums ir no hatas jogas. Ar izelpu plaukstas mums nāk paklājiņā, aktivizējam labo kāju, ceļam labo ceļgalu uz augšu, plaukstas spiež paklājiņā, kreisā kāja nāk atpakaļ. Dziļa ielpa. Un ar izelpu ar labo kāju čāpojam paklājiņa labajā ārējā malā un kreisā kāja čāpo kreisajā ārējā malā. Iesēžamies malāsanā, šeit satveram, labā roka satver kreiso elkoni, kreisā roka satver labo elkoni. Un šeit mēs lēnām varam nopaļot muguru un mēģināt mūsu rokas laisti tuvāk pie zemes, šūpojoties uz priekšu un uz atpakaļ.
Lēnām šūpojamies uz priekšu un uz atpakaļ. Malāsana. Tātad malāsana ir otrā poza, kura mums ļoti spēcīgi ver vaļā iegurni. Un malāsana, es viņu saucu par indiešu klasisko pozu, jeb nacionālo pozu, jo viņi visi sēž malāsanā. Bet tas ir radies no tā, ka viņiem nav angļu podu, jeb tādu toaletes podu, kurus mēs izmantojam. Un tad, kad viņi iet darīt savas darīšanas, viņi sēž šajā pozā. Līdz ar to viņiem visiem ir ļoti spēcīgi atvērti iegurņi, un viņi visu dara, man liekas, šajā malāsanā. Arī elpu, liekam mūsu svaru uz papēžiem, ceļam galvu uz augšu un tagad spiežam mūsu elkoņus uz āru, saliekam rokas namastē mudrā, iztaisnojam mūsu mugurkaulu un paliekam šeit. Acis varam turēt aizvērtas. Ļaujam stiepties mūsu iegurnim uz leju, sajūtam zemes spēku. Šī ir viena no pozām, kas mūs ļoti balansē un mums iedod pirmai čakrai lielu enerģiju un spēku. Tātad mūsu pēdas spiež zemē, mūsu iegurnis ir atvērts un pirmā čakra mums atrodas anatomiski starp ānus un es aizmirsu, kā sauc latviski to punktu. Viņš ir starpenē. Un tad šajā pozā mums ir tieši starpene vērsta pret zemi. Mēs gurniņus ar gravitāciju laižam uz leju. Un ar elkoņiem mēs spiežam ceļgalus uz pretējām malām. Un šādā veidā mēs varam iztēloties, kā mēs uzņemam zemes spēku un enerģiju, vai atdodam visu lieko to, ko mums nevajag. Jo zemes māte ir beznosacījuma mīlestība pret mums. Mēs viņā atdodam visu, ko mums nevajaga, bet viņa mums dod nesautīgi visu vislabāko, visgaršīgāko, visskaistāko. Visa mūsu daba ir no zemes mātes. Viss mūsu ēdiens mums nāk no zemes mātes, ko mēs pretēji viņai atdodam. Mēs viņā čurājam, kakājam, metam visus atkritumus, bet viņa mums dod visu skaisto. Savienojamies ar šo elementu un šo enerģiju. Un lēnām ar izelpu mēs liekam plaukstas paklājiņā. Lēnām ceļam gurniņus uz augšu. Pēdas mums nāk tuvāk viena pie otras, bet turam pēdas atstatus, ok? Šeit mēs varam turēt atkal ieliektus mūsu ceļgalus un vēl vienu reizi satveram elkoņus no pretējām malām. Mūsu vēderu uzliekam uz augšstilbiem, varam nopaļot muguru un lēnām pašūpoties uz vienu un uz otru sāniņu. Ļaujam iestiepties mūsu hamstringiem, atbrīvojam mūsu muguru un pārutējam uz vienu un uz otru sānu, uz vienu un uz otru sānu. Taisam dziļu ieelpu, ar izelpu atbrīvojam mūsu plaukstus uz paklājiņa, lēnām ceisnojam mūsu celīšus, skats uz priekšu. Ar izelpu ieliecam mūsu celīšus, labā kāja mums nāk atpakaļ. Hops. Kreisā kāja mums ieliecas baloža pozā vēl vienu reizi. Šeit mēs varam paņemt mūsu spilvenus vai būsteri, salikt viņus mums priekšā. Un ar izelpu, ar rokām mēs ejam uz priekšu, atbrīvojam mūsu galvu uz spilveniem.
Ļaujam šeit sev pastiepties dziļāk un dziļāk. Elpojam dziļi un mierīgi. Baloža poza ir ļoti spēcīga poza. Dziļa rāma ieelpa un dziļa rāma izelpa. Dziļa rāma ieelpa un ar izelpu tur, kur mēs jūtam sāpi, ļaujam viņai iet projām. Elpojam caur šo vietu. Elpojam dziļi un mierīgi. Dziļa, dziļa ieelpa. Ar izelpu laižam visu projām. Jiņ joga mums, ja viņa ir lēna, tas nenozīmē, kad viņa nav laba, jo viņa ir ļoti laba, jo viņa mums ļauj pastiept un izstiept mūsu muskuļus daudz dziļāk. Tad, kad mēs taisam flovus, tad mēs veltam mazas ieelpas īsu laiku, lai mēs izstieptu savus muskuļus. Šeit mēs sajūtam, kā muskuļi stiepjas, šeit mēs varam sajust, kur mums ir kādi bloki, kur mums ir kādi tādi tā kā savilkošas aizcietājumi. Un mēs varam izelpot šīs pozas. Palīdzam sev ar elpu, taisam dziļas ieelpas un ar izelpu laižam vaļā. Jo dziļākas ir jūsu izelpas caur šo nērto vietu, jo vairāk jūs atslābināties. Jo vairāk jūs ļaujat saviem muskuļiem iestiepties un izstiepties. Taisam dziļu ieelpu, ceļam galvu uz augšu. Ar izelpu rociņas mums nāk tuvāk klāt. Pastiepjam sevi uz augšu, krūšu kurvis uz priekšu. Plaukstas spiež paklājiņā, aktivizējam mūsu pēdas, ceļam ceļgalu uz augšu. Un nākam atpakaļ kalna pozā, pēdas kopā. Dziļa ieelpa, ja ir cikla dienas, neliekam pēdas kopā. Pēdas atstatus. Dziļa mierīga ieelpa. Un ar izelpu samainam mūsu kājas. Ejam atpakaļ baloža pozā. Vēl vienu reizi ar ieelpu atrulējam mūsu pleciņus, krūšu kurvis uz priekšu, ļaujam pastiepties, netaisam saspringumu mūsu jostas daļā. Jostas daļa mums ir brīva, krūšu kurvis tikai iet uz priekšu. Un lēnām ar izelpu čāpojam starp mūsu spilveniem. Apguļamies uz mūsu spilveniem. Taisam dziļu, mierīgu ieelpu. Un dziļu, mierīgu izelpu. Dziļu, mierīgu ieelpu. Un dziļu, lēnu, rāmu izelpu. Atceramies, ka mēs palīdzam sev ar savu elpu. Mēģinam šeit atslābināties. Un atrast mieru nērtās situācijās. Atrast mieru tad, kad mēs gribam iet ārā no pozas. Tad, kad mēs negribam viņā vairs ilgāk palikt. Mums ir jādara tieši pretējais, ka mēs paliekam viņā ilgāk, akceptējam to, ka mums sāp.
Ne visas zāles ir saldas. Un jo vairāk mēs atļaujam un pieņemam sev šo neērto situāciju, jo brīvāk viņa aiziet projām. Taisam dziļu ieelpu un ar izelpu pilnībā laižam visu projām. Atļaujam, iztēlojamies, kā pilnīgi tur viss atslābinās, kā pilnīgi visu mēs palaižam un atļaujam visam iet prom. Dziļa, dziļa rāma ieelpa. Un ar izelpu ļaujam visam aiziet projām. Dziļa, mierīga ieelpa. Un izelpa. Ar ielpu lēnām ceļam galvu uz augšu un nākam tuvāk ar rokām pie sevis klāt. Varam spilvenus pabīdīt uz sānu. Spiežam mūsu plaukstas paklājiņā, aktivizējam kāju pirkstus, ceļam ceļgalu uz augšu. Plaukstas spiež paklājiņā un mēs nākam lēnām atpakaļ. Sunī ar skatu uz leju. Pastiepjam sevi šeit. Ļaujam sazemēties, elpojam dziļi un mierīgi. Dziļa, dziļa ieelpa un ar izelpu laižam mūsu celīšus uz leju un apguļamies uz mūsu vēdera. Hops. Labā roka mums nāk zem pieres, kreisā, virs labās. Ar ieelpu mēs ieliecam kreiso kāju ceļgalā 90 grādos. Ar ieelpu ceļam mūsu galvu uz augšu. Kreisā roka mums nāk gar sānu, labā roka nāk gar sānu. Un noliekam mūsu labo vaigu uz zemes. Elpojam šeit dziļi un mierīgi. Dziļa, dziļa ieelpa. Dziļa, mierīga izelpa. Mēģinam neaizmigt. Mēģinam šeit skanēt visu mūsu ķermeni. Sajust, kā sajūtas mūsu pēdas, kā jūtas mūsu ceļgali, kā jūtas mugurkauls, pleci un rokas. Lēnām ar ieelpu labā roka nāk pie labās puses krūšu kurvja, kreisā roka pie kreisās. Ar ieelpu iztaisnojam mūsu kreiso kāju. Abas kājas mums tagad ir taisnas, nolaižam pieri uz zemes. Ar ieelpu mēs atkal vēl vienu reizi iztaisnojam rokas gar sāniem. Ar ieelpu atceļam galvu uz augšu. Šoreiz labā roka nāk uz labo pusi, kreisā roka nāk uz, labā roka nāk uz kreiso pusi, labā roka nāk uz, kreisā roka nāk uz labo pusi, labā roka nāk uz kreiso. Mēs rokā mēs ja mums ir spilvens, varam nolikt spilvenu sev uz pieres un stiepties šeit. Un šeit mums ir vēlamies pastiept mūsu plecu daļu. Muguras jostas daļa ir pilnībā atslābināta. Mēs lēnām un mierīgi stiepjamies šeit.
Ar ieelpu atceļam galvu un lēnām samainam mūsu rokas. Hops un hops. Un pastiepamies šeit. Šeit mēs varam sajust, kā uz vienu pusi mēs labāk pastiepāmies un uz otru sliktāk. Ar roku pirkstu galiņiem mēs ejam uz priekšu, uz sāniņiem, stiepjam viņas garākas. Un mēs varam sajust, kā mums roku augšējās daļas vairāk plecu daļas pastiepjas. Kājas šeit mēs varam atslābināt. Iegurnis atslābināts. Šeit mēs stiepjam plecus. Šobrīd paliek daudz augstāk ārā un daudz tumšāks. Un mēs vairāk un vairāk sāvelkam plecus uz iekšu. Un šis ir viens no veidiem, kā labi mums izstiept mūsu plecus un neļaut viņiem iestīvēties. Ar nākošo ieelpu lēnām ceļam galvu uz augšu, atbrīvojam mūsu rokas gar sāniem, nolaižam pieri uz zemes. Ar ieelpu labo ceļgalu mēs ieliecam 90 grādos, iztaisnojam kreiso roku taisnu un labo roku taisnu. Nolaižam kreiso vaigu uz zemes. Un atļaujam šeit sev pastiepties un atslābināties. Dziļa, mierīga ieelpa un izelpa. Atļaujam sev šeit būt. Savienojamies ar savu elpu. Elpojam dziļi, rāmi un mierīgi. Dziļa, dziļa rāma ieelpa un dziļa, mierīga izelpa. Ar nākošo ieelpu pieri laižam uz zemes. Labā roka nāk pie labā krūšu kurvi, kreisā roka pie kreisā. Iztaisnojam mūsu kāju. Ar ieelpu ceļam galvu uz augšu. Elkoņus nolaižam uz zemes. Sfinksa poza. Kājas var būt atvērtas. Skats ir vērsts uz priekšu. Acis aizveram ciet un paliekam mirkli sfinksa pozā. Viens no muguras atliekšanas vingrinājumiem. Krūšu kurvi stiepjam uz priekšu. Sajūtam gravitāciju. Sajūtam spēku mūsu kājās, iegurnī. Sajūtam nabas centru. Sajūtam, kā elkoņi mums ir saskārušies ar paklājiņu un zemi. Sajūtam, kā delnas saskaras ar mūsu paklājiņu. Sajūtam, kā krūšu, kuris mums iet uz priekšu, kākls ir pilnībā atbrīvots. Un sajūtam sevī sfinksu. Katra hatas jogas poza ir kādā dzīvnieka nosaukumā, un šīs pozas mērķis ir sajust šī dzīvnieka spēku. Vai, ja tas ir kāds instruments, tad šī instrumenta nozīme sevī. Un ar katru jogas pozu mēs iegūstam ieguvumus no šī dzīvnieka vai objekta, un mums ir svarīgi sajust vibrācijas
un spēku. Iegūstot šīs kvalitātes, kuras viņiem piemīt. Dziļa rāma ieelpa, ar izelpu lēnām laižam pieri uz zemes. Plaukstas nāk tuvāk pie krūšu, kurvi spiežam plaukstas paklājiņā, elkonīši nāk uz iekšu, aktivizējam mūsu kājas, ar plaukstām spiežam paklājiņā un ceļam sevi lēnām uz bērna pozu. Nolaižam gurniņus uz leju, pieri atbrīvojam uz zemes. Un tagad atļaujam mūsu jostas daļai pastiepties un izstiepties, jo sfinksas pozā iespējams jums bija saspringums uz jostas daļu. Ļaujam viņai izstiepties un atslābināties. Dziļa rāma ieelpa, ceļam galvu uz augšu, plaukstas nāk tuvāk mums pie mūsu celīšiem, pirkstu galiņi spiež paklājiņā, arī ieelpu, ceļam krūšu kurvi uz priekšu, gurniņi mums turpina sēdēt uz mūsu papēžiem, pirkstu galiņi spiež paklājiņā, ar krūšu kurvi spiežamies uz priekšu, acis turam aizvērtas, paliekam šeit. Elpojam dziļi un mierīgi. Un atkal izjūtam zemes spēku, kā mēs sazemējamies un nomierinamies, cik stabils mēs esam. Dziļa, mierīga ieelpa. Noskanējam visu savu ķermeni. Ja jūtam kādu saspringumu ar izelpu, izelpojam visu ārā. Ar ielpu lēnām nākam pie sevis, atceļam mūsu pirkstu galiņus no paklājiņa, sakrustojam mūsu kājas, iztaisnojam mūsu kājas sev priekšā. Un lēnām apguļamies uz mūsu paklājiņa. Šoreiz mēs saliksim mūsu pēdas kopā taureņa pozā, būsim guļošajā taurenī. Pēdas mums ir kopā. Ja gribam, mēs varam palikt zem mūsu celīšiem spilvenus. Dēlnes uz augšu, iekārtojamies ērtis šeit. Ievelkam mūsu astes kaulus. Sajūtam siltumus vai vēsumus no mūsu pēdām. Elpojam šeit dziļi un mierīgi. Un atkal mēs šādi strādājam ar mūsu iegurni. Šī ir tā pati taureņa poza, sanskriptā titliāsana. Bet mēs saucam viņu par subtitliāsanu, jeb guļošo taureni. Un šī ir atjaunojošā poza, kurā mēs ļaujam iestiepties dziļāk. Atļaujam nomierināties šeit. Ja vēlamies, mēs varam izņemt spilvenus no mūsu celīšiem un uzlikt rokas uz mūsu celīšiem. Tādējādi atļaujot pastiepties vēl dziļāk. Vai uzlikt spilvenus uz mūsu celīšiem, un tādā veidā mēs iedodam lielāku iestiepienu mūsu augšstilbu augšējām daļām. Turpinam elpot šeit dziļi un mierīgi.
Ar nākošo ieelpu lēnām ceļam mūsu ceļgalus uz augšu, pēdas noliekam uz zemes. Ar izelpu iztaisnojam vienu kāju, iztaisnojam otru. Ja vēlamies, varam uzsekt kādu pledu sev augšā. Un paliekam šeit šavāsanā. Elpojam dziļi un mierīgi.